Svari. Paskatīsimies, kas jūs sagaida decembrī, kas būs aktuāls, kādas tēmas. Šīs būs kopējs tāds izklāsts par zīmēm, kuras ir dzimušas svaros vai kam ascendents svaros. Un, ja jūs vēlaties pasūtīt individuālu prognozi par decembri vai 26. gadu, tad to var izdarīt rakstot man privāti. Tad tagad skatāmies vispārīgi svariem, kas būs aktuāli decembrī. 9 zobeni, te mums ir kaut kādas vēl iekšējas transformācijas, kas ir nepabeigtas vai kas decembrī vēl būs aktuāls, jo novembris un vispār viss rudens bija ļoti intensīvs, enerģētiski, ļoti transformējošs ļoti daudziem cilvēkiem, ka mēs caur kaut kādiem saviem iekšējiem pārdzīvojumiem, iekšēju darbu ar sevi, mēs esam nonākuši jaunā sevis līmenī. Nu, tad decembris vēl jums būs kaut kāds tās rudens atbalsis par iekšējo darbu. Un tūlīt jau viss, ja, kur jau saulīte, jau gaisma tuneļa galā, ja ir bijuši kaut kādi izaicinoši laiki vai neticība sev vai bezspēcības sajūta vai nomāktība depresija, tad tas viss tūlīt beigsies. Tā, kas vēl ir aktuāls svariem decembrī? Kādas enerģijas? 5, tas mums ir par garīgo darbu. Pievērsties vairāk sevis izpētēji, kaut kādai transformējošām praksēm, meditācijas, pašizziņa, var astrokarti pasūtīt, sevi labāk izpētīt. Tas ir par tieši to garīgo darbu. Jums tas arī palīdzēs tikt ārā, ja ir kaut kādas tādas bedres emocionālās, kur jūs esat iesprūduši, tad darbs ar garīgajiem skolotājiem vai kāda grāmata par garīgumu, tad tas palīdzēs jums. Un vēl kāda tēma būs aktuāla svariem decembrī. 6 monētas, te mums ir energo apmaiņa. Tātad vai nu būs kaut kāda sadarbība jauna tieši darba ziņā, ja mums ir naudas kārts, vai varbūt gribēsies kaut kādu labdarību veikt, vai pašiem varbūt uzrīkot kaut kādu akciju, kur jūs palīdzat cilvēkiem. Tā, kas vēl... Jā, nu, šajā kavā tas tieši vairāk uz labdarību, ka mēs vai nu saņemam, vai nu dodam, atkarībā kādā situācijā jūs esat, ka notiks kaut kāds tāds enerģētiskais līdzsvars dzīvē. Ja jūs pa daudz esat devuši, tad saņemsiet, ja pa daudz esat saņēmuši, tad būs kaut kas jāatdod energo apmaiņai. Tā, tad skatāmies atsevišķi attiecību tēmu, svari. Kas jums būs aktuāli decembrī? 8 zižļi, nu te mums ir kaut kādas straujas pārmaiņas, kaut kādi daudz notikumi vai kaut kādas izvēles jāveic vai kaut kur jādodās, kaut kas jāplāno. Nu, ja jums ir liela ģimene, daudz dāvanas jāpērk, jā, kaut kā, tas varētu arī ietekmēt attiecības, kaut kādi darbi daudz sakrituši decembrī, ka nepietiek laika partnerim vai attiecību kopšanai. Tas varētu būt arī daudz randiņi decembrī. Tā, tad vēl pie attiecību sfēras svariem decembrī, kas būs aktuāls. 3 zobeni, varētu būt kaut kāda, nu, ka jūsu ekspektācijas nav izpildītas. Nezinu, piemēram, tur vīrs vai sieva neuzdāvina pareizo dāvanu, vai jūs gaidījāt kaut ko, un ka tas otrs cilvēks jums nepalīdz, ja? Vai, piemēram, uzmanaties, lai jūs caur kaut kādiem daudziem pienākumiem, kas jums decembrī ir, lai attiecības necieš no tā. Ja? Un vēl par attiecībām decembrī svariem. Nu, un viss beigsies labi. Te mums ir romantikas kārts, ka jūs droši vien sapratīsiet, ka
otra pusīte bēdājās, vai arī otra pusīte, ja būs jūs kaut kā sarūktinājis, tad jūs pēc tam to varēsiet izlīdzināt ar kaut kādu romantisku pasākumu, braucienu vai izrunāšanos, ja, no sirds, ka jūs, ja arī kaut kādu tur sanāk, tur konflikti vai, kā es teicu, ja, ka nepiepildās jūsu ekspektācijas, tad caur izrunāšanos, caur sarunām, no sirds uz sirdi, galvenais ir atvērtu sirdi iet tajā iekšā, un tad varēsiet to visu atrisināt. Darba sfēras svariem, ko nesīs decembris. Vientuļnieks. Tā, šeit mums ir par to, ka varbūt būs jāpastrādā vienatnē, vai varbūt jūs sapratīsiet, kam jūs gribat paši savu uzņēmumu, savu biznesu attīstīt, vai, nezinu, jums piešķirs kaut kādu projektu, kas būs tieši uz jūsu pleciem, nevis sadarbībā ar kādu. Vēl uzmanieties, lai jūs neatsakaties no kaut kāda labas iespējas vai kaut kāda iespējas, ja, vai piedāvājuma, ka jums nāk liktenis ar kaut kādu piedāvājumu un jūs atsakaties no tā, kā turat acis vaļā. Un vēl papildus kārtas par finansēm un darbu. Decembrī svariem. Jā, kur tieši arī ir jauna iespēja, jo dūži mums vienmēr saka par to, ka kaut kas jauns, ir īpaši finanšu sfērā, naudas kārtas tā ir, ka jums būs iespēja kaut ko uzlabot dzīvē, vai jaunu karjeras pagriezienu sākt, vai kaut kāda jauna iespēja, ja jums nāk, tad obligāti izmantojiet. Ja neatsakaties, jo te ir risks, ka jūs decembrī varat palaist garām kaut kādu grandiozu iespēju, kas mainīs jūsu dzīvi. Tā, interesanti. Un vēl sargeņģeļu padoms svariem par decembri. Kas jums būtu jāzina? Kam jāpievērš uzmanība decembrī? 10 monētas. Te ir koncentrēšanās uz ģimeni. Nodrošināt sev un savai ģimenei finansiālu stabilitāti. Padomājiet, kādas darbības jūs veicat vai varētu veikt nākotnē, lai vēl vairāk kaut kā to ģimenes drošību nodrošinātu. Tā, iešana pensijā, kam aktuāli, grūtniecības atvaļinājums, tad arī kaut kas tāds, ka jūs vairāk pa mājām sākat dzīvoties. Tā, cienīt ģimenes tradīcijas jums iesaka, izpētīt ģimenes koku, nodot ģimenes zināšanas. Tātad ģimenes vērtību apzināšanās. Varbūt var Ziemassvētkos kaut kādas tādas senču tradīcijas ieviest vai izmantot tieši šajos Ziemassvētkos, kas aktivizēs to dzimtes enerģiju, saikni ar jūsu saknēm, un ka tas palīdzēs jums veiksmīgāk nodzīvot decembri un vispār iesākt jauno gadu veiksmīgāk. Rūpes par ģimeni. Tā, svinam svētkus, izbaudam decembri, lai brīnišķīgs pēdējais gada mēnesis jums svari.